Šī rubrika sauksies Pasakainas konsultācijas vecākiem un skolotājiem. Šajā rubrikā mēs runāsim par pasakām, par drošību. Tieši pasakas piedāvāsim bērniem, kuri neko nebaidās. Runāsim par pasakām, par likumisko audzināšanu, par dzīvesvērtībām un piedāvāšu pasakas par skolu. Un šodien gribās parunāt tieši par drošību, jo, drīz septembris, skolas laiks, pirmsskolā bērni dosies pirmo reizi, citi uz skolu dosies pirmo reizi, un tāpēc šī tēma ir arī diezgan būtiska, svarīga gan vecākiem, gan skolotājiem. Un pasakas par drošību ir pasakas, kas audzina vai apmāca bērnus. Apmāca tieši to, kā jārīkojas, ja. Un šīm pasakām ir dziedinošais efekts. Mazam bērnam, kā jūs jau zinat, interesē viss, kas atrodas apkārt, taču viņš vēl nezina un nenojauš, ka daudzas lietas patiesībā nav drošas. Un mums ir svarīgi, lai bērns saprastu aizlieguma būtību. Bez paskaidrojumiem, bez pierādījumiem bērns, protams, nespēs uztvert jūsu aizliegumu un ātri to aizmirsīs. Ja? Viņam būs pašam jāizmēģina, ka ūdens ir karsts, teikana ir karsta, kontaktligzdā nevar spraust mammas saspraudi. Un ja jūs spēsiet viegli un bērnam saprotamā valodā paskaidrot, kas tieši draud bērnam, ja viņš pārkāps konkrētu aizliegumu, protams, jūs varēsiet sasniegt vēlamo rezultātu, un jūs arī pacelsiet savu autoritāti bērna acīs. Ja, jūs paaugstināsiet savu uzticamību bērna acīs. Un lielākā daļa problēmu notiek ar bērnu tādēļ, ka bērnam pietrūkst šīs dzīves pieredzes. Un tāpēc ļausim bērnam mācīties nevis uz savām kļūdām, bet uz citu kļūdām. Un gribas ticēt, ka šie pasakainie varoņi tiešām palīdzēs bērnam apgūt dažus drošības pamatnoteikumus. Šeit laikam jāpiemina arī bailes. Ja? Dažādu baiļu rašanās vispār ir raksturīga bērnībai un diezgan agrīnā vecumā. Katram bērnam ir bailes, un tas ir normāli, ja? Un katram vecumposmam ir savas konkrētās bailes. Tas arī ir normāli. Tā tam jābūt. Bailes pašas par sevi ir produktīva emocija. Bērnam, kurš attīstās normāli, ir jāspēj un ir jāprot baidīties. Bet šeit eksistē tāda smalka robeža, aiz kuras parastas normālas bailes var kļūt par apsēstām. Un šīs mazas, it kā parastas bailes var pārvērsties arī par fobiju, ja, un var padarīt pat normālu bērnu par neirotiķi. Un viens no veidiem, kā nepieļaut bērnu baiļu attīstīšanu un kā var palīdzēt bailīgiem bērniem pārvarēt šīs bailes, ir terapeitiskā pasaka, ir pasaku terapija. Viens no veidiem. Tā nav ārstēšana, nejauciet, ja? Tas ir viens no veidiem. Pasaku terapija vispār ir psiholoģiskās korekcijas metode. Un tas ir viens no mūsdienu psiholoģijas jauninājumiem, kas jau iet plašumos. Šī metode ir plaši izplatījusies salīdzinoši nesen, taču saknes patiesībā meklējamas jau sirmajā pagātnē, kad vēl nezināju tādu vārdu zinātne. Ja, tad mācīja un audzināja ar stāstu, ar vārdu, ja, dziedināja ar vārdu. Ķermeni dziedināja ar zālēm, ar zālītēm, kuras lasīja pļavā vai dabūja no koka, no krūmiem, no ziediem, bet dvēseli dziedināja tieši ar vārdu. Ja.
Un pasakas par drošību mēs varam saukt pat par dzīves mācību grāmatām, par dzīves rokas grāmatām, jo šīs pasakas satur daudzu paudžu pieredzi, kas māca mazajām palūgt palīdzību, nepārkāpt aizliegumus, nebūt gļēvam un nepadoties. Nu kā paraudziņu viena maza pasaciņa par uguntiņu. Uguntiņa, kur bija cilvēkam gan draugs, gan ienaidnieks. Tātad jūs varat bērniem pastāstīt, mazākiem bērniem, tādu mazu īsu pasaciņu par to, ka reiz dzīvoja uguns. Tā bija ļoti jautra un karsta. Tā pastaigājās, kur vien vēlējās, pa mežiem, laukiem, pļavām, kokiem. Un uguns nevienu nesaudzēja un nevienu nežēloja savā ceļā. Viņu aprija visu pēc kārtas un bija ļaunākais ienaidnieks visam dzīvajam. Reiz ugunī ceļā patrāpījās cilvēks, un viņš teica: Klau, uguns, mērīsimies spēkiem. Uguns ar prieku atbildēja: Kur no tev cilvēki ar mani spēkiem mērīties? Bet cilvēks uzstāja: Nāc, nāc! Un uguns piekrita. Un tad sākās cīņa. Cilvēks ievilināja uguni pie upes un ieleca ūdenī. Uguns viņam pakaļ. Cilvēks ar mitru roku satvēra liesmas aiz mēlītes un gribēja tās nodzēst. Bet uguns sāka lūgties: Nenodzēs mani cilvēku, es tev uzticīgi kalpošu. Cilvēks apžēlojās par uguni un lika tai kalpot viņam. Tālāk uguns sāka kalpot cilvēkam un kļuva par viņa draugu. Taču, kad uguns nokļūst mazo bērnu rokās, tā parāda savu raksturu. Uguns cenšas aizbēgt no bērniem. Un tad grib skriet pa mežiem, laukiem, pļavām, pa kokiem, pilsētām, un tad atkal var atnākt liela bēda. Nu, lūk, jūs redzat, ja, ka šeit nav tādas tiešās pamācības, bet ir stāsts. Ja, un caur stāstu bērns saprot: aha, tā nedrīkst, tā nevar. Ir vēl viens stāstīns, mazliet garāks, par ugunsvīru un mākoņu zilonīti. Nolasīšu jums arī. Tad, kad gadījumā tā uguntiņa tomēr patrāpās bērnam rokās, kas var notikt? Ja? Nu, tagad ir vasara un tieši piemērots laiks stāstīšanai, šīs pasakas stāstīšanai. Ja? Vasarā Nikita, jūs varat vienalga kādu vārdu likt, bet tikai savā bērna vārdu nelieciet. Jūs varat ielikt, ja jūs stāstat savam bērnam, lieciet viņa drauga vārdu, piemēram. Ja? Nevajag patiešo tā uzreiz: aha, tu esi tas, kuram patīk spēlēties ar sērkociņiem. Ja? Tā ne. Vasarā, nu, piemēram, pieņemsim, ka tas ir Nikita. Vasarā Nikita ar mammu dzīvoja vasarnīcā. Kādu dienu mamma posījās pie kaimiņiem pēc piena. Skaties, Nikita, saka mamma zēnam, neblēņojies un nespēlējies ar sērkociņiem. Zēns palika viens mājās. Televizoru lauku mājā nebija, rotaļlietas, kuras viņš atveda no pilsētas, jau ir apnikušas, nu pat iecienītāko dārza leikaniņu zilonīti Nikita arī nometa pagalmā. Kāpēc? Mamma aizliedza spēlēties ar sērkociņiem, domā zēns. Viņš paņēma no galda kastīti, pakratīja to, pielika pie auss, un pēkšņi sērkociņu trokšņošanas vietā viņš sadzirdēja smalkās balss čīkstoņu. Tu laid mani ārā! Kas to saka? Brīnījās Nikita. Atver, tad redzēsi! Atbildēja no kastītes. Zēns tikai mazliet pabīdīja vāciņu, un tūdaļ uz galda uzleca sīciņš, tāds rūdmatains cilvēciņš sarkanajā jakā. Bet tagad pabaro mani, pieprasīja rudais. Nikita uzlika uz galda
kartupeļus, gurķus, krējumu. Dīvains viesis tikai pīkstēdams iesmējās. Es tev noēdīšu. Pasniedz man papīru. Zēns atnesa vecu avīzi. Cilvēciņš to pagrāba un hop, 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 apēda līdz pēdējam gabaliņam. Ak, tagad manī ir vairāk spēka, iesaucās Rudais. Un patiešām viņš bija izaudzis, bet viņa sarkanie mati kustējās. Pēkšņi viņš palicās, saņurcīja galdautu, norāva aizkarus no loga un visu to aprija. Viņš ļauni pasmīnēja un sāka graust galda stūri. Māja nu bija pārpildīta ar karstumu, ar sīviem dūmiem. Nikita sāka klepot un aizdelsies sāka četrāpus kustēties uz durvju pusi. Bet Rudais vien dejoja uz galda, sviežot dedzinošas dzirksteles uz visām pusēm. Būt nelaimei, ja vien ne dārza leikanna. Zilonītis, kuru Nikita bija atstājis pagalmā, pamanīja dūmus un uzreiz saprata, ka mājās saimnieko Rudais ugunsvīrs. Un, lai gan agrāk viņš bija vienkārši dārza laistītājs, Zilonītis piecēlās uz 4 kājām, sasmēla ūdeni no mucas un devās cēst uguni. Bet kā gan šāds mazulis varēja viens pats tikt galā ar tik lielu ugunsgrēku? Ugunsvīrs tikai pasmējās par Zilonīti. Ha, ha, ha! Tad Zilonītis nostājās pagalma vidū, pacēla snuķīti pret debesīm un sāka saukt brāļus, mākoņu ziloņus. Atlidoja lielie mākoņi zilonīši, izveidoja milzīgu negaisa mākoni, līdzīgi kā tagad mums aiz loga, un nolēja degošo māju ar lietus ūdeni. Tā gāza, ka nu uguns bija beigta. No ļaunā ugunsvīra viena oglīte palika. Nikita paskatījās apkārt, būdiņā bija tumšs, viss bija melns. Tagad mamma nāks un ieraudzīs. Nikita, kāpēc tu raudi miegā? Mosties, nogaršo svaigo pienu. Kas tev tur ir rokās? Es tev teicu, lai tu nespēlētos ar sērkociņiem. Sadzirdēja Nikita mammas balsi un tad pamodās. Lūk, paldies Dievam, ka tas bija sapnis. Redziet, kas var gadīties, ja rokās nokļūst sērkociņu kastītē. Nu, lūk, šodienai tas arī viss. Iedevu jums virzienu, kā var strādāt ar bērniem, kā var skaidrot un stāstīt. Pasakas, izlasīšanas vai noklausīšanas vai stāstīšanas. Protams, jūs varat pārunāt ar bērniem, kas ir uguntiņa, kur to uguntiņu var dabūt, ka tā ir ne tikai svece, ka tie ir ne tikai sērkociņi, tā ir ne tikai lampa, bet tās arī ir elektroierīces, kontaktlīgsta, pērkona negaiss. Ja? Pārunājam, pēc tam varam uzzīmēt kādu zīmējumu, ja, un visādas aktivitātes varat izdomāt. Skolotāji jau zina, kā to dara. Ja jums interesē vēl kādas tēmas, droši rakstiet komentāros zem šī video, un tad ierakstīšu, sameklēšu, vai sacerēšu, vai kopā radīsim pasaku tieši jūsu aktuālai tēmai. Paldies un tā!